Valstī, kas tikko sasniegusi nopietnu vecumu, bet jau ir apdraudēta no visām pusēm ar ekonomiskām, sociālām un politiskām problēmām, reti kurš no iedzīvotājiem jūtās droši plašās problēmu jūras priekšā. Rokas un skatiens aizvien biežāk tiek pavērsts uz leju. Tomēr ir viens vīrs, kas nebaidās no grūtībām, un kuram krīze ir aicinājums, un šis ir stāsts par viņu. Mūsu varonis rodās nelielā laboratorijā, kur kāds fiziķis, veicot aprēķinus, atklāja universālu formulu, kas palielinātu viņa efektivitāti neierobežoti. Atklājumu izmantojot, šis jaunais cilvēks spēja risināt problēmas, kas nav pa spēkam nevienam, uzņemties neierobežotu atbildību un būt kompetents visos jautājumos. Tā viņš kļūst par G-mani un metās cīņā ar nepadarītiem darbiem un palīgā bezspēcīgiem ierēģiem. Sveiks! Sveiks! Nu, kā iet? Labi, tev pašam. Čavīgi! Jāraksta Latvijas ekonomikas stabilizācijas plāns. Nu, saprot, termiņi spiež. Un izskatās, ka būs plāns, tas plāns. Nevar palīdzēt? Kas jāstabilizē? Nu, kā parasti. Inovācijas, cilvēki centrā. Nē, to es neaiztieku. Nē, nepalīdzēt. Atvaino. Tiešām, nu... Vai tiešām nav neviena, kas varētu palīdzēt man uzrakstīt plānu? Kaut vai plānu. G-man, tu man esi atnācis palīgā! Un tā G-mans atkal ir izglābis situāciju. Paldies tev, G-man! Kaut mums būtu 10 tādu kā viņš.